otro reizi. Šodien saslēgties ar Ingitu, ar ko mums ir izsludināta saruna par to, ko Ingita ieraudzīja, ieguva, iepazīstoties ar coachingu, jo profesionāli mācoties programmā. Tā, es kāpēc tu, Ingita, man rāda, ka nevari pievienoties. Tagad, tu mani redzi tagad? Nē, es neredzu, bet es tevi dzirdu, un man ir ļoti laba vizualizācija, un es varu tevi iztēloties. Nu labi, ja tev tas ir ok. Jā, man ir ok. Ja, nu forši. Man prieks, ka 2 bērnu mamma, uzņēmēja un mentors un coach, un es nevarēju pierakstīt, ka tev ir 2 brīnišķīgi suņi, ja? Jā. Īpaši. Un es esmu ārkārtīgi laimīga, ka man tie suņi guļ tagad tā kājām gaisā, jo viņi ir tutējušies rīta cēlienā, ka viņi man tur netrapelēs. Jā, nu man prieks, ka tu varēji samanedžēt un pieslēgties, jo man liekas, ka varētu būt ļoti interesanta un jaudīga saruna, jo ar tevi vienmēr ir tā, ka pēc tam gribās, kā teikt, virs zemes ar enerģisku pozitīvu cilvēku kā tevīm parunāties, man liekas, tas ir ļoti vērtīgi. Bet mums arī šodien tāda, tā kā tēma, nosacīta tēma vai tas lauciņš, jā, jo tā kā es esmu no coachinga un arī tev ir pieredze tajā, kur gan esmu mācījusies, gan es zinu, ka tu dari lietas arī uz priekšu, vai ne, bet varbūt, ka tu pati vēl gribi pastāstīt par sevi, jo es jau minēju, ka tev ir gan savs bizness, gan tu esi pārstāvniecības vadītāja, sieva, mamma. Kā tu vispār? Īsts universāls veikals, vai ne? Visa kā dienā. Parastais jau ir tas variants, ka viss jau tu nevari vienā laikā apvienot, tas jau skatās paskaidrs. Bet līdz ko patīk, es te bišķiņu paņemšu lūkās, ja man kaut kas kļuko. Jā, uzņēmēji ir savs uzņēmums, vadu filiāli, kas ir ārvalstu komersantā šeit pat Latvijā jau vairākus gadus. Līdz ar to tas vadības lauciņš, viņš man tāds komforta zona, kamēr coachings un mentorings tā jau ir ārpus komforta zonas, vismaz sākotnēji bija. Un mamma, un sieva, un cilvēks pats par sevi, protams, visam pa virsu. Tā kā, jā, viss jau pareizi atrast. Jā, un tad es zinu, ka tu arī daudz mācies, un varbūt tad uzreiz jau palēnām pārējot pie coachinga tēmas. Tā, varbūt sāksim ar tiem pirmsākumiem, kā tu vispār uzzināji par coachingu, un tad jau kā tu nonāci līdz mācībām, kur mēs arī satikāmies pirms 2 gadiem, ja domāju, jau 2 gadi pagājuši, vai ne? Jā, kāds tev tas sākums, kā tu par to visu uzzināji? Tā. Vispār tur man tāds labs pašstāsts. Pirmām kārtām, ko mēs zinām, ko coachings ļoti labi ceļ ārā, ir visas limitējušās pārliecības, vai ne? Tas ir tāds moderns vārds, bet tas ikdienā tas ir. Un man bija tādi visādi priekšstati par coachingu. Un 2 tie stabilākie bija tas, ka ar to nodarbojas tādi spēcīgi psihologi, psihoterapeiti. Tas, kas ir tas life coachings, ja, kas par ikdienas lietām, dzīves misijām un visu pārējo. Un tad otrs ir vismaz 20 plus gadu tur lielie korporatīvie priekšnieki, uzņēmēji, kad viņi ir izgājuši tam cauri, tad viņi tagad iet un koučo citus uzņēmumus. Tas man tāds priekšstats bija, ka tas ir tas augstais plauks, nav variantu. Un tas bija tāds ilgus gadus. Bet kā es nonācu,
Pagaid, pirms es sāku, tev arī ir tas eho, ko es runāju, vai tu dzirdi mani normāli? Bišķiņi ir tāds, jo brīžiem kaut ko tu izdari ir labāk. Jā. Tagad, piemēram, bija labāk. Bet ne, tev nav kaut kādi 2 apsās. Nē, man ir kaut kur dators, bet viņš ir pilnībā izslēgts. Tam nevajadzētu tad būt nekādam. Jā, bet kaut kā. Ok, nu labi, es turpināšu. Tātad. Jā, raksta arī klausītāji, ka ir eho bišķiņi, bet es īsti nezinu, ko es varu izdarīt. Reku tas mans magnētiskais lauks. Turu rokā. Jā, es arī saprotu, ka es to īsti nevaru pagaidīt. Tam ir ideja, help. Jā. Bet, nu, mēģinām tām, ka, jo brīžiem ir labāk, jā. Nu, tad, jā. Nu, lūk. Tad nonācu pie tā, ka, nu, tīri profesionāli bija viens moments, kad no, nu, tā kā finanšu vadības, uzņēmumu vadības nācās paņemt arī, nu, ilglaicīgi viss, kas ir uz personāla vadību. Un tur tad sākās tas interesantais ceļš, kā sāku atkost, ka man ļoti patīk un īstenībā arī padodās celt cilvēks. Nu, ne, burtiski, bet redzēt un pabīdīt, kur viņi ir labi, kas ir, nu, kas viņos ir iekšā, kur viņus tā kā iedrošināt, kas viņiem labi der. Nu, tā. Un tad tad atnāca tāda identitāte krīze, nu kā lielā vadītāja un visu, un rekā man sanāk visus citus, un arī ārpus darba. Visus citus vienkārši, nu tā, nu, pa karjeras kāpnēm, pa visādiem panākumiem, vienkārši celt augšā. Nu, labi, nu, tāpošā, kur tad es, vai ne? Tad es vēl neatkodu, nu, ka īstenībā tā ir tā, tā labā dzirkstele, vai ne, kas ir un kad, nu, ka tas arī skaitās. Un tad, kad es to sāku vairāk tā kā sev pieņemt, ka tas skaitās un ka tas man patīk un tas man padodās, nu, rakti dziļāk un ieraudzīt potenciālu un pabīdīt cilvēkus un viņiem palīdzēt. Tad uzpeldēja coachings vēlreiz manā redzeslokā. Un, kad bija tā, es biju pieteikusies kaut kur citur, un man bija sajūta, nu nebūs, vienkārši, nu intuīcijas, nu nebūs, nu kaut kas nav, viss ir labi, bet nav. Un es tā vienkārši izdomāju, labi, nu, īstā lieta atnāks. Es sēžu pie, nu es biju atteikusies no tā jau, un es sēdēju pie zobārsta, nu, burtiski, es tā teicu, tātad viss, nav īstais laiks, bet ir sajūta, ka ir īstais laiks. Bet man vajag kāds, kur ir tā īstā mana vieta. Nu, pirmkārt, pastūtīt kosmosā pieprasījumu. Tad ir man tā īstā. Un es veru vaļā. Nu jau sēdi man aizkavējās zobārds, un es atveru Instagramu, un man izlec, reku tur. Tur reklāmi, coaching un coach kā līderis. Kā tad tas pareizais, ne? Līderis kā coach, jā. Jā. Un bija tā, es tā, ok, labi, mēs taču sapratu. Un galvenais, es sapratu, ka es netieku laikos. Un es domāju, nekas, bet man ir sajūta, ka ir īstā vieta, īstais laiks, bet es netieku uz sāpu. Un vīram ir komandējums, man ir mazs bērns, vēl paudzes bērns un otrs galīgi bez idejas. Nav opcija. Tad nezinu, kas šeit. Tad es pie jums, bet, tā es ielecu vilcienā pēdējā brīdī, jā. Tā.
veiksmīgi arī absolvēji. Bet par to, kur tas tev aizved tālāk, mēs varbūt pēc brīža parunāsim. Šobrīd tu jau minēji tādas, ja, tas, ka tu palīdzi cilvēkiem attīstīties, augt, pabīdi viņus cel, kā tu saki, jā, tas tā kā tavā galvā sākumā likās, ka tas neskaitās, tas, jā, tāda interesanta frāze bija. Un tad, ko arī šobrīd varbūt tās vairāk jau par to sāk runāt, bet, tu no uzņēmēja vides un es te sajūtu, šita nav, te ir, ja, tādi interesanti momenti un, nezinu, varbūt tu gribi kaut ko iekomentēt par šo, jo man tālāk gribās par tiem taviem pagrabiem un atklāsmēm, jo tu savā storijā dalījies, kad ar mācībām nācās nokāpt pagrabā. Jā, es pat ar pagrabiem esmu parakājusies gan jau coachingā, gan ārpus, bet jā, tur jau arī nāk klāt nevis tā intuīcija sajūta, bet tā drosme pateikt, hei, es tā esmu, jā, man tā sanāk, man tas strādā, un tas mani nepadara par sliktāku uzņēmēju vai vadītāju, ja es slēdzu klāt, tā kā, sensīvi. Visas sajūtas, visas maņas. Visas maņas, visas sajūtas, un arī coaching bija ļoti pastiprināti par to arī, mēs rakājāmies dziļāk, kā tas tev liek justies, ko tu par to jūti, jo viens ir galvā un tu vari sistemātiski visu sakārtot, bet tev tur bišķi jāparakājās, citos apcirkņos, tad tur te pagrab arī jānāk. Kas tad bija tās tavas atklāsmes vai apstiprinājumi, vēl ko tu tieši mācību procesā, ejot, jo esot kā klients, palīdzot kolēģiem, praktizēties, mācīties, bet strādājot ar reāliem saviem jautājumiem, kas tad tas bija, varbūt tas, ko tu vēl vari pastāstīt? Jā, tā lai tagad visi. Lai visi raud. Bet runājot par to raudāšanu, tīri nopietni, mācībās, kas mums bija, galvenais, vieta jau ir visiem. Vieta ir tiem pragmatiskiem, sistemātiskiem cilvēkiem, analītiskiem, jā, skait man iekšā. Un arī tiem, kas iet uz sajūtā. Un tur, visiem ir vieta. Un tas es biju no tām, kura es sev biju uzlikusi uzstādījumu. Es tur neeju baigā priekšniece, baigā vadītāja, es eju cilvēku. Un ja es sev tur apkaunošu, es apkaunoju sev, es eju pret sevi. Es tā sev uzstādīju. Bet es tur, man liekas, pāris reizes raudāju, vai ne? Es nezinu, vai to atceries. Bet, ja tu sāc rakt un visvairāk sāk atklāties tie kāpēc, jo coachingā kāpēc regulāri tiek jautājums. Un tu viņu sāc uztvert veselīgi. Nevis kāpēc ar pārmetumu, bet kāpēc tas ir svarīgi. Kāpēc tu par to šobrīd runā? Kas ir aiz tā visa? Un tajā praksē, tu jau nevari notālot. Ja tu runā un tu ej tajā sarunā, tu sāki, es vēlos tādu, tu uzstādi mērķus. Un tad, kāpēc tev tas ir svarīgi? Te arī raksta, tad ir slikta dzirdamība. Bet ja es iziešu ārā, tad laivas pārtrauksies, vai ne? Jā, un es īsti nezinu, ko mēs varam izdarīt. Pagaidi, ja es atklāju internetu un mani dzird? Dzird. Parunā vēl. Es pārslēdzu uz citu internetu, bet tas pats eko ir. Jā. Es ceru, ka arī. Video noņemšana neko baigi nemaina. Tā, tagad es tev vispār nedzirdu.
Ok, tagad? Apakaļ skaņa ir apakaļ, jā. Jā, man varbūt vajadzēja datori iet iekšā. Jā. Nu, Es ceru, ka saglabās, varbūt būs bišķi labāk, ka varēs pēc tam noklausīties arī ierakstu. varbūt. Jā. Nu, kur tad palika ar to, ka, jā, paraudāju es daudz, tāpēc, ka tas ir tas, kas iekšā ir. Tad, kad vēl svarīgus jautājumus, un tur ir vienalga. Austiņas. Kaut kur ir. Labi, ka ir palicis zāles ar idejām. Jā, bet man tās austiņas ir kaut kur pa māju, man telefonam ir solītam. Bet es arī dzirdu, man arī pašai baigi traucē īstenībā tas telefons. Bet austiņas man nav. Jā, baigi. Domās, ka brīžiem ir tīri labi. Tad, kad es klusēju. Nē. Tā kā, nezinu, kurā vietā var aiziet, nekur. Tā, man suņi pamodās, čup ārā. Jā, laikam vispār jāiet ir ārā, bet tur ir liels vējš. Nu, lūk, es pabeigšu tad. Jā, nu pabeidz domu. Austiņas man nav. Nu, lūk, tātad tie pagrabi ir kas, tie pagrabi ir tādi, ka tev vienkārši jāsāk atbildēt par to savu motivāciju. Kas tad ir tas, kāpēc es kaut ko gribu? Tas ir tas, kāpēc man tas ir konkrēti svarīgi šajā brīdī. Un ja tā smuki aizvirza tēmu, pareizi pēc coaching principiem, nu tad tur to stīgu paņem. Jā. Kas tev varbūt bija pats vieglākais tajā visā? Ja mēs tā tagad grūto daļu parunājām, varbūt izaicinošo daļu. Kas tev pārsteidz tā, kas, Jā, kas ir vieglākais? Vieglākais bija viss process. Process ar to, ka, nu kā, tev ir, nu man kā analītiskam prātam tomēr vēl, man ir ļoti forši, kad ir tā sistemātika. Un tur arī ir, nu kā, ir tehnikas, ir modeļi, ir nu, viss ir pēc plāna. Tas, ka tu viņu sāc praktizēt, tad tas paliek bailīgi, vai ne? Bet viss pārējais ir tas, kas bija viegli. Viegli bija visam procesam iet cauri, jo es atceros, ka bija tā, ka mums ir 8 vairākas stundas, un tā, nu, vesela diena, tā viena konkrētā diena. Un tu nejūti to laiku. Nu, es nejūtu, es sagrumu ļoti daudz darīt. Nu, mentāli vienkārši ir smags darbs darīt. Bet izejot ārā, liekas tā, vēl varētu pastrādāt, vēl varētu šo izdarīt, bet ir ļoti liels enerģijas piepūtums. Tas man bija viegli, jā. Un kas tad bez tā, ka tu beigās, dabūji certifikātu un tu esi profesionāls coach, kas tev varbūt bija tāds, nu, kā cilvēkam un kā vadītāji, kā uzņēmēji, tāds, nu, lielākais iegūms? Noteikti atkāpties neitrālā pozīcijā. Jo bieži vien mēs metamies iekšā, mēs identificējamies ar visām problēmām, ar visiem cilvēkiem, un coachings māca paņemt neitrālo pozīciju, pārlikt atbildību uz to, kur atbildība tā ir. Nu, lemt, pieņemt lēmumus, darīt kaut ko, nedarīt kaut ko. Tu tur neej un nekapā, vai ne, cita cilvēka vietā. Un tas ir tas. Un uzņēmēji darbībā un vadībā ļoti lielu lomu deva tā kā pašu coachings regulāri, kas ir uz lēmumu pieņemšanu ļoti palīdz.
Jo piemērs ir tajā brīdī, kad ir dilēmas, kad ir kaut kādas nezināmas lietas priekšā, tad iziet ātri cauri algoritmam, kā es to saku, metodei, katru opciju izanalizēju, ko man tas dos, ko man tas nedos. Kas būs labs, ja viņš piepildīsies, kas būs slikts, ja viņš piepildīsies, kas būs labs, ja viņš nepiepildīsies, kas būs slikts, ja viņš nepiepildīsies. Nu, tad kur ir tie mani svaru kausi? Un tas ir tāds, zelts. Jā. Vadībai un biznesā tas ir rītīgi zelts. Jā. Spēt tā kā pārslēgties uz neitrālu pozīciju, izzūmoties ārā un uztaisīt ātru analīzi. Kā tu to, tu esi tāda ļoti enerģiska, jā, emocionāla arī, jā, jaudīga, ja to kopā tā saliek. Kā tu vari izzūmoties, kā tu to spēj būt tai neitrālajā pozīcijā? Pēc pieredzes saņemot pa pakaļu. Aha. Tajā brīdī, tu lien tur, kur tev nevajag, esi pudels korķis visur. Un tu saproti, ka tas dedzina ārā. Tas rezultātu nedod. Un tas ir tā, un tad tu sāc, to, ko tu esi mācījies, tu sāc integrēt savā dzīvē. Tādā veidā. Un tas ir tāds variants, tev tā kā acīs jau dur. Tad, kad tu to zini, tu to vairs nevari nezināt. Tu jau redzi, tu jau pamani tās indikācijas. Šeit es sāpu atkal iet pārāk dziļi. Sāpu apakaļ. Tad tāda prakse, tāda, ka kāds tev bezmaz dur acī, kā tu saki, dod to atgrieznisko saiti, tas ir. Pat arī nē, jo redz, tajā tas ir, bet mācoties, tur ir gan BCC ir mācījos coachingu, tad arī vēl papildus ir, un ar visu praktizēšanos sāk, tā kā izstrādāties jau tie signāli pirms tu jau sāk, ka tev jau ir tendence atkal iet, tā kā jau cita vietā palīdzēt. Tur, kur tev nevajag. Vienkārši jau ir uztrenēta, jau teorija ar praksi jau saliekās kopā un tev tāda lampiņa mirgo jau. Nevajag kā pāri. Tad tā praksa, principā, kas tev jau palīdz to izdarīt. Klausies, bet es zinu, ka tu neesi apstājusies pie šīm mācībām, tu pēc tam vēl esi mācījusies, kā tu minēji, coachingu, līderības, tas ir biznesa coach, un turpini vēl dažādas mācības, varbūt bišķiņā, es gadu, un tev ir brīnišķīga mājaslapa, kur tu raksti, es ielikšu arī pēc tam saitīti Yes, but. Jā. Manuprāt, ļoti tāds drosmīgs un atklāts blogs, angļu valodā gan, bet, ja kāds... Es zinu, man Es sev esmu apsolījusi katru dienu kaut kādu vienu mazu procentu tajā ieguldīties. Jebko. Un latviešu valodas tā labs sadaļa ir tas viens, kur es to savu solījumu pārkāpu. Neizdarīju, bet būs. Jā, to es noteikti iesaku vismaz vadītājiem, uzņēmējiem, jo tur tādas interesantas tēmas, tur tādas drosmīgas tēmas, man liekas, pacel un runā. Bet tas mans jautājums īstenībā, kur tas tevi ir aizvedis šobrīd, bez tā, ka es nosaucu visas tavas darbības, bet, kur tu esi, jā? Zini kā, vietas sākotnēji viņas ir tās pašas, bet tā mana versija par to, kā es tajās funkcionēju un cik es drosmīgi izlemu darīt kaut ko jaunu, runāt par kaut ko sev
kas saprotamu, tas ir tas jaunais, kas nāk. Tāpēc, ka ja tu pastrādā ar sevi, ja tu tajā coachingā iekšā, nav citu variantu. Nav citu variantu, tāpēc, ka sāk spiest vecais formāts. Jākāp jārā. Un tev lapā ir rakstīts, ka tu nedod spārnus. Es tagad tā brīvi iztulkošu. Tu nedod saviem klientiem vai apkārtējiem spārnus, bet tu viņiem parādi, ka viņiem jau ir pašiem tie spārni un palīdz viņus izplest. Jā, tas ir tas, kur es sāku sev noticēt par to, ka tas, ko es domāju kādreiz, kas neskaitās, ka īstenībā skaitās, tas ir tas. Ja tas ir tas, ko es esmu darījusi visu laiku, es tikai viņu esmu to spēju un pieeju, es esmu noniecinājusi. Ka tas ir tā, ir, kuram tad nav? Kurš tad tā nedara? Tad sanāk, ka tu arī pati savus spārnus esi sev. Tā kā pateikusi, reku man viņi ir un paplatus, vai ne? Jā. Jo, ko mēs visi zinām, kāpēc ir tā coachinga prakses un paši uz sevi. Tāpēc, ka tu vari dot otram, tad, ka tu esi sev izdarījis kaut ko, ka tu sevi esi palabojis, attīstījis un paplec tos spārnus, tad tu arī otram to vari. Klau, mēs bijām runājuši par pusstundu, tūlīt arī pusstunda tā kā tuvojās noslēgumam, un tad beigās varbūt, kas būtu tavs novēlējums, es tad sadalīšu divās daļās, vai aicinājums vai ieteikums tiem, kuri domā, vai mācīties coachingu vai nemācīties, vai iet pie coacha vai ne, un tā otra puse varbūt vispār, ko tu novēlētu cilvēkiem, kas klausās, kas būs noskatījušies šo. Coachingu kā tāda, es dalu divās daļās. Ir tas, ko mēs zinām, kas iet uz akreditāciju, kad iet tālāk coacha, karjeras kāpnes. Iet mācīties būt par coachu. Un iet mācīties coachingu, esot kā vadītājiem. Tas, kas ir vadītājam, es pat teiktu, ka tur jebkuram vajadzētu. Vai tu esi zemākā, augstākā līmeņa vadītājs. Ja tu esi HR, personāla vadībā, tas vispār ir obligāti. Ja vada uzņēmumu vai vispār ir kaut kāda saskara ar cilvēkiem vai ar dažiem vai vairākiem, manuprāt, tas ir tas, ko vienkārši ir jāpieņem, ka ja tu ej mācīties coachingu un tu tā kā neredzi sev kā coachu, tāpat ir jāaiziet. Tāpēc, ka tie ieguvumi ir daudz lielāki, veids, kādā komunicē, veids, kādā vada biznesu, viņš mainās. Viņš paliek tāds jēgpilnāks, saprātīgāks. Un arī, ja mēs skatāmies modernāk, tāpēc, kad arī apkārt cilvēki mainās, un viņiem ir vajadzīgs cits vadības stils. Un tas ir tas, ko coachings var iedot. Tā pirmā daļa. Cilvēki, kuri domā būt vai nebūt coacham, uz to startu arī es teiktu, obligāti ir jāiziet, jo tad tikai esot iekšā, mācoties, tad tu saproti, vai tu vari, saslēgties un identificēt sevi kā profesiju tur, jo kompetences bāzē paliek tās pašas. Viņš ir absolūti vajadzīgs ikvienam. Un līdz mammām, kur vēl vai ne? Saprotot, kādā veidā, tu nevis reaģē uz lietām, bet tu viņas tā kā izbūvē sarunas veidā. Jā, tagad tās ir tās divas daļas. Man nav tā apmēram. Drīkst iet tikai tie un tie. Es ieteiktu pilnīgi visiem, kuriem vispār kaut kāds saskar ar cilvēkiem. Otrs jautājums bija, ko es vispār novēlu? Jā. Es sev novēlu paņemt backup plānu tam reizēm, jo tas eko pašai traucē. Austiņas. Bet, ja nopietni,
tad es ļoti, ļoti ieteiktu novēlēt cilvēkiem ikdienā, nu tā kā bišķīt viņi atkāpties un arī sev uzdot tos jautājumus dažādās situācijās, nu, kāpēc es kaut ko daru? Nu, ko man tas dos? Vai es to daru sev? Vai es saku to, tāpēc, ka es tā domāju, pat ja tas nav populārs viedoklis, vai es to daru kāda dēļ? Tā, Ingita man pazud pavisam. Tagad tu esi atpakaļ? Man baigi interesanti, jā. Ja palika pie tā, kāpēc es to daru, jā? Jā, kāpēc es to daru, kāpēc es to saku, vai tas ir no manis, vai tas ir kāda, vai kā iespaidā. Pat ja tas ir nepopulāri teikt vai domāt, jo, manuprāt, tas ļoti daudz palīdz ikvienam dažādās situācijās. Te nav runa tikai par biznesu vai privāto dzīvi, vispār jebkurā, jo tā, nu, tā kā attiešana apakaļ uz tādu apzinātu runāšanu, darīšanu, domāšanu, to es noteikti iesaku visiem, jā. Tas palīdz. Paldies, Ingita, par tavu, jā, tādu drosmīgu, atklātu sarunu. Un, nu jā, tā skaņa mums šoreiz laikam bišķiņ pievīla, bet, nu, liekas, tas saturs ir svarīgāks, ko tu teici, un liekas ļoti vērtīgi. Savukārt tie, kuri vēlās izplest savus spārnus, ieraudzīt, ka viņi ir, vai arī, ja tu zini un gribās tā plaši izplest, tad droši var Ingitē noteikti rakstīt, vai ne? Es šito nesaskaņoju ar tevīm, bet es domāju, ka jā, jo tev ir mājaslapā vesels 6 veidi vai programmas, kā ir nosaukts, kā varat sadarboties, ja gribās tos spārnus izplest. Jā, nu, to, ko es paldies par reklāmu. Negaidīti un patīkami. Jā, es pat aizmirsu, ko es gribēju teikt. Tas nebija svarīgi. Tā nebija svarīgi. Jā. Ļauj mums arī sajūtām, vai ne? Jā. Plūdumam dzīvē ir arī vieta. Vienalga, cik liels biznesmenis vai esi vai vadītājs, plūdumam ir noteikti vieta. Jā. Ingit, liels paldies! Tad ceram, ka tiksimies kaut kad dzīvē, un tad šodien paldies pārējiem, kas klausīsies. Jā, un noteikti klausīties Lauras nākošos, tāpēc, kad es pieļauju, es ceru, ka nu, tu tagad turpināsi rubriku sarunas ar kaučiem. Nu, tagad, ja tu šitā pasaki, man nāksies. Nu, nav variantu. Tu pareklamēji mani, jā, jo man patika iepriekšējā saruna, līdz ar to, jā, iesaku visiem turpināt klausīties. Paldies! Nu tad, atā, jā? Tā, čau! Slēdz man ārā!